mēnesis trešā tūdaļ varēs pateikt, kur tad ir tā saules meita, to saules meita, to saules meita. Dārgie draugi, trešā mīklā. Un klausieties, spēcīga kā zibens, bet trāpa bez pērkona, un paši stiprāki tas pēreni ir patīkami. Kas tā ir? Kas tad? Mīla! Kura bija tā? Es dzirdēju vienu skaistu tādu maigu sievietes balsi, kura teica, tā jau mīlestība. Meitenes balsi. Kura tā bija, kura teica, ka tā ir mīlestība? Atskrieniet, lai jau tauta atcer savu varoni galu galā. Kur tad atceras? Tā ir mīlestība, un šis ir mīlas kauss, kuru var dzert sausu. Nu, ko tad vajadzētu vēl vienu skaistu? Nu, Andri no prieka sāka lekt arī dejā, un vienu man izauga divas vārdas. Deju man vajadzētu uzraut. Aiziet! To saules meitas ir to stikla kalna paša augša. Un nav vajag ne sudraba, ne bronzes, ne zelta zirga, uz to stikla kalna augšā uzbraukt. Vajag stipra mīlestība. Andrija mīlestība bija ļoti stipra, un tāpēc viņa uzkāpa kalna pašā augstākajā punktā. Noguruši. Noguruši viņa projām, karstu sirdi vēsi prāti, un tur pašā kalna bija sagaidība. Trīs bailes, saules meitas.
Bet arī šai pasakai laimīgas beigas. Jā, galvenais ir mīlēt, un tad jau viss pilnīgi notiks bez jebkādām problēmām. Un es domāju, tā kā šajā gadījumā šo it kā loģisko secinājumu viņiem palīdzēja atrast, nu tas vecais, labais Ābrams. Nu tad viņam par godu arī jāuzlec viena. Ābramā polkā dejo jubilāri aiziet! To